Tātad Liepājas teātrī 9. martā pirmizrādi piedzīvoja Ronalda Hārvuda Lugas ģerbējs. Tad pirmie studējums, pirmizrādi notika. Un kā jums izgāja ar pirmizrādi? Jo labs brītiņš, tu jau iespējams esi atguvies, viss tas. Nu, jā. Es domāju, ka labi, skaisti, jā. Ļoti. Pēc kā to var pateikt? Interesanti. Pēc kā var pateikt, ka laba pirmizrāde vai... Ne pēc kā. Bet tu saki labi, bet tu kaut kā tu nonāci pie tās. Nu, kā pats jūties, kā aktieri laimīgi, nelaimīgi? Nu, parasti aktieri vai tad nav visu laiku nelaimīgi drusku? Nu, ir drusku, Viņus, man liekas, ir jātur tādā drusku stresā, lai viņi visu laiku ir tādā... Droši vien, jā. Bet ne, šoreiz bija kaut kā laimīgi. Viss, man liekas, ka ļoti skaisti. Un, jā, labs jautājums vispār, kā var pateikt. Agrāk es kaut kā tā baigi cepos, ko tur apkārt saka, bet saka gan labu, gan sliktu, līdz ar to vienkārši kā pats jūties, jā. Tas, nepadara subjektīvu visu to pasauli drusku tāds. Visi, kas, lielākā daļa ir piecēlusies, izgājis ārā un tāds, bailās. Bet paliek svaigāks gaiss uz otro cēlienu, vispār viss tāds atplauka. Bet, zin kā, tāds variants arī ir. Es agrāk, zin kā, sēdēju un bieži skatījos savas izrādes zālē. Man patika. Un es šausmīgi tā kā reaģēju, ko tur cilvēki runā, kā viņi klausās. Un tagad es vairs tā nedaru, man vairs tā kā nervi netur. Bet agrāk es pilnīgi, es pat vienreiz viena sieviete, viņa tā kā taisies iet prom. Man tieši priekšā sēdēja, es viņai saku, es atvainojos, kāpēc jūs ejat prom? Viņa saka, es sabojāju kleitu, man vajag paspēt pārģērbties līdz vakaram. Es viņai teicu, labi, ejiet. Pēc tam domāju, kas viņai vakarā bija? Es nezinu. Kaut kāds, bet es domāju, kāpēc es tā darīju? Nu, lai tak iet prom. Tagad es vairs tā nedaru. Bet par ko tad ir izrāde ģerbējs? Es saprotu, ka par to, kas notiek aizkulisēs, par to, ko mēs... Jā, par to, kāda mēs tur esam īstenībā, kāda mēs visi esam cilvēki, kas strādā teātrī, kādus mums parasti neredz skatītājs un par, kā jau tu pats teici, ka par ļoti nelaimīgiem cilvēkiem, kuri izvēlējušies šo kaut kādu ēlīgu profesiju un tai pašā laikā grib būt laimīgi. Tā diezgan dīvaina. Stulbums augstākajā pakāpē. Kā to var izdarīt? To sauc laikam par aicinājumu un tādu dvēseli. Tas labāk skan nekā manējais, jā. Jā. Misija, aicinājums, jā. Un ģerbējs ir tas, kas viņus tur saģērbj, un tas ir tas galvenais. Ģerbējs ir, jā, galvenais varonis. Viņš ir ne tikai ģerbējs, viņš arī pieskata visu laiku to galveno aktieri un zina viņu tekstus, palīdz viņam it visā. Viņš zina katru viņu tur kustību, noskaņojumu, kāds viņš ir atnācis, kāds viņš ir nonācis no laukuma. Un kā tas bieži arī teātrī ir, un mēs jau zinām aktierus, kādā noskaņojumā viņi ir un tā. Liepājā, es saprotu, ka ir, kas man bija jaunums, ir universitātē ir aktieru kurs. Jā, pirms pusotra gada mēs uzņēmām aktierus speciāli Liepājas teātrim, jaunus cilvēkus un strādājam. Tad ir otrajā kursā viņi, ja? Jā, tagad ir otrajā kursā. Un te būs papildinājums. Papildinājums Liepājas teātrim. Un tu esi mācības spēkos? Jā, es esmu pedagogs tur. Un kāds tu esi pedagogs? Kāds? Tas jaukais, labais, sliktais policists, var sakoties. Gan. Zin kā, krieviem ir tāds teiciens ar pātagu un burkānu? Jā. Es domāju pirātziņu, ne? Labi, tad būs burkāns, jā. Ar ko? Pirātziņu. Pirātziņu? Ne, ar pātadziņu un pirātziņu. Es vienkārši to piemēru ar Ēzeli dzirdēju, tāpēc viņam liekas tie pirāgi tā. Kaut gan vienreiz esmu saticis kazu, kas ēd tabaku, ja viņi man apēd cigaretu. Reāls stāsts. Bet, kā jums tur vedās? Aktieri, kas tur būs? Es domāju, ka labi, tāpēc, ka viņi ir forši jaunieši, ļoti interesanti, jo mēs tomēr viņus atlasījām gandrīz 3 dienas, un kad tu 3 dienas jau skaties uz cilvēku, tu jau vairāk vai mazāk saproti, vai viņš derēs, un vai tu varēsi ar viņu 4 gadus strādāt. Tāpat kā ar aktieriem, tikai šeit 4 gadus tev jāpavada ar šo cilvēku. Nevis 2 mēneši. Nevis 2 mēneši, jā. Jums ļoti ilgi vajadzēja bufetē sēdēt. Lai noskaidrotu. Jā, bet kaut kā mēs ejam uz priekšu, un man liekas, ka ļoti, ļoti interesanti, kurš būtu domājis, ka tas pedagoga darbs ir tik
Laikam tur var dabūt to, ko tu nevari dabūt teātrī, jo teātrī ir tiešām tie 2 mēneši, un tu brīžiem tikko tu tā kā satuvinies ar to aktieri, tikko sāk kaut kā tur sanāk tā loma un tā, es vārda tiešajā nozīmē. Jā. Bet ar studentiem, 4 gadi tu vari vērot, kā tie bērni, es viņus pa bērniem visu laiku saukāju, bet kā tie cilvēki, kā viņi aug, kā viņiem mainās intereses, kā tur viņu vecāki pārdzīvotas, ir baigi interesanti. Bet tāda bohēma. Viņi visu laiku nospēlē kaut kādas etītes un visu laiku ballīte. Kā es redzu, es neesmu mācījies. Es to nezinu. es pat speciāli Instagramā tur cenšos neskatīties, cikos viņi liek bildes. Skarbs režīms vai viņam ir ļoti skarbs režīms. Tieši tāpēc viņam ir ļoti tāds armijas režīms. Viņam katru rītu ir sports vai balets jādejo vai skatuves kustība. Tad pa dienu viņi mācās, viņam ir runas nodarbības, viņam ir teorija, ļoti viņi mācās tur teātra vēsturi, literatūru, tādas lietas, kas aktierim jāzina. Un tad, jā, protams, lai viņš var režisoram pateikt, tas jau ir bijis. Tādā ziņā. To es zinu, tas jau ir bijis tādu un tam režisoram, protams. Un pēcpusdienā mēs sākam strādāt, viņam ir aktieru meistarība, un līdz 9-10 vakarā viņi mācās, un pēc tam paliek vēl gatavoties nākamajai dienai. Tāds viņam ir režīms. Šausmas. Kur tā bohēma, tad jau viņiem nav jāoda vairāk? Vai tas tā, ka viņi nonāks teātrī, tad sāksies? Kurā brīdī sākās tā bohēma? Es gaidu visu laiku. Mēs viņiem sakam, ka tā ir bijis 90. un ka vairāk tā nav, un tā mēs viņiem sakam. Katra nodarbība iesāks ar šo. Jā. Speciālu lekciju par 90. gadu bohēmu, par to, kas ir noticis ar šiem cilvēkiem, kur viņi ir. Kur viņi ir? Un tagad sāksim strādāt, lūdzu, etīdi. Noslēgumā varbūt, kas vēl mums ir jāredz no tā, ko tu esi paspējis sastrādāt? Kur vēl ir kāda? Mums tagad ir gandrīz vai jauna, es vēl saku jauna, bet kaut gan jau tu līdz sezona beigsies. Sezonas sākumā mēs uztaisījām izrādi Planēta 85, ko mēs nosaucam ģimenes izrādi, jo, kad mana mamma nosties pirmo cēlienu, tā bija domāta, tā kā bērnu izrādi, viņa man zvana, saka, Ģima, tas ir šausmas. Es domāju, man mamma nekad tā nesaka par manām izrādēm. Es saku, tā taču nav bērnu izrāde, ko tu dari? Bet nē, bērniem arī patīk, un pieaugušiem arī. Mēs tā drusku paceļojam laikā, 85. gads ir Rīgā, Latvijā. Man liekas, ka varētu būt interesanti arī pieaugušiem cilvēkiem noskatīties to izrādi. Tā ir Liepājā? Nē, tā ir Rīgā, Dailes teātrī, jā. Tas ir tāda tumsoņa. Atnāc. Tā ir bērnu izrāde, kā tu lai es tās zinu, pareizi. Ģimenes izrāde, ģimenes. Man ir darbs, man nav laika ģimenei. Bet...